Es tev no sirds priecājos redzēt šajā epizodē. Ja arī tevi nepamat sajūta, ka dzīvē var būt vairāk viegluma, attiecībās, sajūtās, komunikācijā, finansēs, realizācijā, pieredzēs, tev noteikti ir taisnība. Šajā epizodē es dalīšos ar 10 soļiem, kurus integrējot ikdienā, tu spēsi saredzēt, kā dzīvē ieplūst vairāk viegluma. Un šī epizode noteikti nav nejauša. Iepriekšējā nedēļā es katru dienu dalījos Instagramā storijā ar to, kas ir tie soļi, kā tu vari ieviest dzīvē vairāk vieglumu. Un rīt jau mēs satiekamies uz meistarklasi, kur sākās ceļš uz vieglumu. Tās būs trīs meistarklases, kurās mēs ieiesim dziļumā, plašumā un caur savu pieredzi jau sāksim integrēt to ikdienā. Bet es sajūtu to, ka es gribu arī izstāstīt vismaz šos soļus, jo ja tu tā lielākā transformācija noteikti notiksies meistarklasēs. Bet, ja tu jūti, ka varbūt tu vēl neesi gatavs, gatava, tad šie soļi tev noteikti palīdzēs pavisam noteikti paskatīties uz savu dzīvi, uz saviem notikumiem, pavisam no citas skatu leņķa un ieviešot, pavisam noteikti arī sajutīsi šīs izmaiņas. Sāksim ar soļiem. Solis numur viens, tas ir lēmums. Un lēmums to, ka es vēlos dzīvot citādi, vieglāk, skaistāk, mīļāk. Ja? Lēmums, kas ir balstās uz tavu stingru tādu pateikšanu, jā, es varu, nezinu kā, es nezinu, cik ilgi man tas aizņems laiku, bet es skaidri zinu, ka es izvēlos dzīvot vieglāk, ka es izvēlos dzīvot tā tālāk un tā tālāk, kas ir tā tava lieta. Jo tad, kad tu nolem, tad, kad tev ir tāds stingrs lēmums, tur nav vairs vietām šaubu. Tev ir skaidra vīzija, uz ko tu ej. Un apakšā lēmumam tur vienmēr būs kāpēc. Un es bieži pieminu to arī savās citās, varbūt meistarklasēs vai jebkuros kursos, kad tad, kad mēs skaidri zinām, kāpēc es to gribu darīt, atkrīt kā tāda motivācijas meklēšana. Kā piemēram, ja tavs lēmums ir, ka tu vēlies atbrīvoties no konkrētiem kilogramiem, vai vēlies ieviest aktivitātes savā dzīvē, vai vēlies kaut kādu konkrētu naudas summu kontā, vai vēlies kaut kā konkrēti realizēties, tu zini, kas tam seko. Tu zini, kā tu jutīsies tajā mirklī, kad tev būs tavs ideālais svars, ka tev būs, tu realizēsies savā aicinājumā, tu būs šīs naudas summa kontā. Tu zini to gala rezultātu. Un tad, kad tu zini to gala rezultātu, tu, tu zini, ka tu tur iesi, ja tu stingri nolems, es iešu tur, tad tev nevajag motivāciju. Tu vienkārši sāksi pārskatīt savu ikdienu, kas atbilst, kuras šīs darbības atbilst manā ikdienā, kas man palīdz sasniegt lēmumu, un es viņus vēl vairāk pastiprinu, un kuras darbības man nepalīdz sasniegt lēmumu. Un tās es vienkārši izskauju no savas ikdienas. Lēmums ir tavs stingrs fokus, uz ko tu ej, un viss, kas tev nav saskaņā ar to tavu lēmumu, tu vienkārši tam nedod uzmanību. Ja? Tu vienkārši tam nedod uzmanību, un tev aiziet uzmanība uz to, uz ko tu vēlies savā dzīvē. Tāpēc sākumā tam ir jābūt stingram lēmumam. Tam nav jābūt, nu, paskatīsimies, kā man izdosies, nu, es jau īsti nezinu, vai man tas ir iespējams. Nē, tu izlem, es būšu tur. Es būšu tāds, tāda. Man būs tas, ja, tas ir stingrs, nelokāms lēmums. Tālāk jau tas ir laika rādījums, tas ir tikai laika ietekme, cik ilgā laikā tu spēsi tur nokļūt. Ja. Ejam uz soli numur divi. Ja. Lēmums spēks ir ārkārtīgi svarīgs šajā visā. Lēmums numur divi, kad tu ej, ja tu vēlies savā dzīvē ielaist vairāk vieglumu, tā būs pieņemšana.
Un ko es domāju, vārdu pieņemšana, tas ir par to, ka ka tu saproti, ka katram uz šīs planētas Zeme un šajā laikā ir vieta būt. Katram cilvēkam ir vieta, un katram cilvēkam ir paredzēts savs unikālais dzīves ceļš. Un katram cilvēkam vēl vairāk ir jābūt tieši tādam, kāds viņš ir. Un viņam ir jārīkojas tieši tā, kā viņš rīkojās. Cieni katra izvēlēto ceļu. Tev iespējams nav ne jausmas, kāpēc viņš rīkojās tā, kā viņš rīkojās. Kāpēc viņš domā tādas domas? Kāpēc viņš varbūt dara kaut ko, vai tieši otrādi viņš nedara? Jo es bieži arī savās konsultācijās, savās praksēs dzirdu to, kā mani klienti saka, nu jā, bet viņš jau tur nedara, viņam vajadzētu tā darīt, viņam vajadzētu šitā darīt, viņam vajadzētu pret mani tā darīt. Man ļoti palīdzēja, manā ceļā ļoti palīdzēja tas, kad es sapratu, ka katram ir jārīkojas tieši tā, kā viņš rīkojās. Jo viņš rīkojās uz savu dzīves redzējumu, uz savu to lēcu, kā viņš redz dzīvi. Un viņš tā rīkojās pamatojoties uz savu pieredzi, uz saviem sapņiem, uz saviem mērķiem, uz savu redzējumu, uz savām būtībā, ja mēs nonākam tajā gala rezultātā, uz to, kā viņa nervu sistēma operē. Un viņam nav jābūt citādam. Taviem bērniem nav jārēģē citādi, taviem vecākiem nav jābūt citādiem, tavam partnerim nav jābūt citādam. Un man arī tas dzīvē ļoti, ļoti mainīs. Un es zinu, ka daudzi saka, jā, ka pieņemt ir grūti. Un man arī ir bijis pieņemt grūti, bet kad es sāku tiešām domāt, ka tam bērnam ir jārīkojas tieši tā, ka tai manai mammai bija jārīkojas tieši tā, kad manam tētim, man brāļiem bija jārīkojas tieši tā, nokrīt smagums, kādu vispār labot, kādu domāt, ka viņam jābūt ir citādam. Un te ir lieta, kas mums nepatīk. Ja tas mums liek kaut kā justies par sevi, tad atceries, tā sajūta ir tevī. Ja viņa tev lika justies, saka viņai paldies, viņam paldies. Viņš kaut ko tevī izcēla, kas tev neļauj pieņemt kaut kādas lietas. Par to mēs nerunāsim šajā epizodē. Es tev aicinu par šo padomāt. Katru reizi, kad tev liksies, tev gribēsies parādīt ar pirkstu, nu kā tā var? Var. Vienkārši pieņem, ka tā var. Un mēģini iedomāties, kāpēc tā var. Un ka viņam tas ir viņa ceļš. Cienam katru unikālo ceļu. Un ja viņš tev nelūdz padomu, pat ja tu zini, kā varētu būt arī vieglāk, kā viņš varētu iziet savādāk šo savu dzīves posmu, atceries, viņam ir savs ceļš, un tev nav iespējams ne jausmas, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara, neiejaucies, ja vien tev neprasa palīdzību. Jo īpaši tas ir grūtāk mums speciālistiem, kas strādā palīdzošajā jomā, tāpēc tikai tad, kad klients atnāk, tikai tad, kad viņš ir gatavs, tikai tad mēs varam palīdzēt. Solis numur 3, kur iegūt vieglumu, kur sāk savs ceļš uz vieglumu, kad tu saproti, izproti šos likumus, visuma likumus, kuros mēs dzīvojam, un izproti dvēseles ceļu un saproti, ka jebkas, kas tev būs jāsasniedz, tu to sasniegsi. Un jebkas, kas tev nav jāsasniedz, tu to nesasniegsi. Un šis man ļoti noder tajos brīžos, kad man liekas, ka nu, tā es taču gribu to, un es gribu šito iegūt. Bieži vien man ir tāds, nu kāpēc tā ar mani notiek? Vai man neteikšu, ka bieži vien, bet ik pa laikam ir tā, nu kāpēc es neiegūstu to, kāpēc es to nesasniedzu? Un man palīdz šī doma, ka, bet ja man tas būs paredzēts, varbūt es to neiegūšu tagad, šogad, šajā dzīves posmā, bet ja viņš man būs, viņš man atnāks. Es nezinu, kā tev, bet man tā ir dzīvē tiešām noticis.
ka es esmu bieži vien es esmu gribējis ātrāk, nekā es esmu tam bijusi gatava. Un tur atkal ego spēlītas mums spēlē, kad mums liekas, ka nē, es jau esmu gatava, gatavs, es varu, tā īstenībā mūs sargā. Es esmu izpratusi šīs pieredzes, ka mūs īstenībā ļoti, ļoti sargā. Un nebaidies pabūt tajā situācijā, ka tev kaut kas neizdodas tā, kā tas ir. Padomā, ko tā tev māca par tevi. Ja? Un, ja tev iet garām, ļauj, lai aiziet tev garām. Ja, ja tev būs lemts, vienkārši tev atnāks un tev būs. Solis numur 4, ejam uz priekšu, kas man ļoti, ļoti ir palīdzējis manā ceļā, ir, ko viens mentors man teica, ja tu kādā jomā nejūties labi, tā nav taisnība. Tā vienkārši nav taisnība. Tas tavs ceļš ir atrast to, kam tu esi noticējis, ka tu jūties šādi. Jā, un, protams, tas nenozīmē, ka mēs visu dzīvi jūtamies tikai iedvesmoti un visi esam māsas un brāļi un viena liela, liela ģimene. Nē, mums arī ir savi izaicinājumi, bet tad, kad tu saproti, ka tev šis izaicinājums ir, tur nav tas, tu nejūties slikti. Tu vienkārši saproti, tā ir daļa no manas izaugsmes. Man atnāca šis izaicinājums, man atnāca šī sajūta, lai man pavēstītu kaut ko, kas ir manī, vai kaut kas, ko es negribu atzīt, kas man traucē, varbūt iet uz priekšu. Un, Un kur es noticēju, ka tā tam ir jābūt? Kur es esmu noticējis, ka ir grūti, kur es esmu noticējis, ka ir šādi, ja, kuri var būt destruktīvi, un tikai tu to vari mainīt. Tas, ko es katrā YouTube video saku, cilvēks, mēs pats cilvēks esam sev vislielākā problēma un arī vislielākais risinājums. Joprojām turos pie šiem vārdiem. Nu, jau vairāk kā 5 gadus strādājot palīdzošajā jomā, esmu par to pārliecinājusies atkal un vispirmām kārtām pati uz sevi. Numur 5 solis. Visticamāk, arī tev, tieši tāpat kā man, ir dienas, kad mums piemeklē, dienas, kad liekas, viss ir slikti, neiet tā, kā es esmu ieplānojusi. Bērni saslimst, projekti nojūka, laiks ne tāds, sajūtas ne tāda, pēkšņi galva sāp vai kādas citas mums veselības lietas. Tas, ko es sev saku, ok, nav forši, ja es tur biju ieplānojis tādas lietas, un nav patīkami, kad kaut kas varbūt ir jāceļ, jāpārceļ, vai kaut kas vispār dzīvē tur pamainās. Bet tad es saprotu, šī ir tikai viena lapas puse no manas milzīgās dzīves grāmatas, no manas dzīves. Tāpat arī tev. Ja tev piemeklē kāda diena, kur tu jūties slikti, mēs kaut kā daudz esam iemācīti, ka justies slikti nav labi, ka tas mums ir jāslēpj. Paist tajās skumjās, paist tajā, kur tev neizdodas. Tu drīksti paskumt, tu drīksti pasērot par kaut kādām lietām, tas viss ir ok. Tā ir viena lapas puse. Varbūt arī nākamā diena tev ir līdzīga. Tās ir 2 lapas puses. Tā varbūt ir nedēļa no tavas dzīves. Tas ir mēnesis no tavas dzīves, tas ir gads no tavas dzīves, bet tā nav visa dzīve. Ja? Tā nav visa dzīve. Padomā par to. Izmanto šo laiku liederīgi, izzinot, ko šī sajūta tev vēlas iemācīt. Izej kontaktā ar viņu. Paliec atvērts, atvērta. Ja? Esam nonākuši pusi, jo mēs esam tikuši galā. Un vēl pie 5 soļiem, solis numur 6, kur tu vari iegūt ceļu uz vieglumu, saprast to, kā tev ir paredzēts kļūdīties. Vismaz manā pieredzē, gan pašai ejot, gan maniem klientiem ir ārkārtīgi bailes kļūdīties. Ārkārtīgi baili no nosodījuma, baili, ja nu neizdosies un pat nesāk kaut kādas lietas.
Bet tas, kas man ir palīdzējis, un tas, kā es cenšos palīdzēt arī saviem klientiem, kas atrod ceļu pie manis, ir mainīt attieksmi uz šīm kļūdām. Mums ir paredzēts kļūdīties. Mums ir paredzēts kļūdīties miljoniem reižu. Mums nav paredzēts to, ka tu tikko sāc, ja tu kaut ko dari un tev izdodas. Ja tas izdodas, brīnišķīgi, lieliski, lepojies ar to svini. Bet manā gadījumā ļoti, ļoti daudz reizes ir jāiziet ļoti daudzām kļūdām cauri. Un tad ir jautājums, vai tās ir kļūdas, vai tā ir kaut kāda informācija, vai tā ir pieredze, kuru, kur tu ejot ceļā uz kaut kādu savu mērķi, esi izmēģinājis. Kā būtu, ja tu turpmāk savas kļūdas uzlūkot kā pieredzes, kas tev parāda, kas strādā, kas nestrādā, kas sen jau īstenībā nestrādā, bet es atkal un atkal mēģinu to darīt. Vai šitā lieta nestrādāja, pamēģināšu jaunu, šitā arī nestrādāja, pamēģināšu vēl, pamēģināšu vēl, pamēģināšu vēl, 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 vēl. Kā tev liekas, vai lidmašīna tā par pirmo reizi, vai tava viedierīce, no kuras tu skaties, tā par pirmo reizi? Kas būtu, ja šie cilvēki būtu apstājušies pie pirmās kļūdas un pateikuši, es esmu lūzers, man neizdodas, man nesanāk? Kas būtu, ja es sev pie pirmajiem klienta nē pateiktu, es nekam nedaru, es neko nesaprotu, es neko nezinu? Tu nebūtu šeit, tu šobrīd neiegūsi šo informāciju, ko tu iegūsti no manis. Jā, iespējams, tu varbūt no kāda cita iegūtu, bet tu esi šeit, tu skaties šo video. Tā noteikti nav nejaušība, kāpēc tu skaties, vai ne? Un tāpēc katra kļūda ir vienkārši pieredze, kas tev norāda, kaut ko rāda, vienkārši ņem viņu kā virzītāju spēku. Ieraugi, kas tev izdodas vai kas tev neizdodas, un ko tu no tā vari mācīties. Solis numur 7, par ko, kur sevišķi šajās dienās, šajā laikmatā gribētos runāt, ir paņemt soli atpakaļ. Paņemt soli atpakaļ, tas nozīmē regulāri ievies ierīču un sociālo tīklu detoksu. Es pati šeit varētu vēl augt, un es noteikti augšu, tik pa laikam paņemot pavisam nost no visām ierīcēm, noņemot sociālo tīklus nost, tu vienkārši atgriezies pie sevis. Tu atgriezies pie sevis, tu, tu spēj pieņemt citā kvalitātē lēmumus, tu spēj saredzēt situācijas, tu spēj sazemēties ar sevi, un šo es saku tikai un vienīgi no savas pieredzes. Kaut arī esot informētāji par to, cik ļoti mūs ietekmē šis dopamīns, ka mēs gribam vienkārši krullēt, cik ļoti tas ietekmēs, es redzēju pētījumus un video par to, ka jau zīdainīši nevar aiziet gulēt, kad viņiem arī vajag paskrolēt, ja, kad ir šis skrolējiens. Cik ļoti man pašai gribās ieskatīties telefonā pat tajā brīdī, kad es esmu paņēmuši šo pauzi. Tas ir ieradums, aizbēgt, aizbēgt no sevis, nedzirdēt. Nedzirdēt un nejust to, ko tu patiesi jūti. Šī ir ļoti liela tēma. Šī ir ļoti liela tēma. Pamēģini kaut vai uz 24 stundām atvienoties no visām ierīcēm, un tu jau pamanīsi, kas tev lien ārā. Un es ticu, ka tu pamanīsi arī to, ja tu izturēsi vairāk, to viegluma sajūtu, to pateicības sajūtu, atgriežoties pie sevis kā mājās. Un, jā, sociālie tīkli nav jau slikti, vai ne? Arī informāciju mums vajag noteikti uztvert. Es ticu vairāk tam, ka viss tas, kas man būs paredzēts, es tāpat uzzināšu. Es tāpat uzzināšu, es tāpat to pie manis tā informācija atnāks, un arī viņa atnāk.
Jo es neskatos jau kādu laiku, ne ziņas, ne televizoru, nu, ārkārtīgi reti kaut ko tādu. Es vispār tam sekoju līdzi, bet es uzzinu visu, kas man ir jāuzzina. Tas nav aicinājums tagad vispār nekam nesakot līdzi, bet skatīties ar mēru. Viss dzīvē mums iet ar mēru. Un vienkārši izēj, pamēģini, paskaties manu video, ko es dalījos, kur es veselu mēnesi biju aizgājis no sociāliem tīkliem un 4 dienas pilnas aizgājis pilnīgi no ierīcēm, kā tas mainīja man skatījumu, kā tas mainīja man perspektīvu, kā tas mainīja man redzējumu uz dzīvi, uz sevi, uz apkārtējiem. Un vienkārši izmēģini. Jo tīklos tu sāksi salīdzināt sevi ar citiem, tīklos tev nāks informācija, tev liksies, ka tev arī vajag visu to, kas ir varbūt otram. Un šādā veidā tu samazini savu pašvērtējumu, šādā veidā tev zūd ticība sev, šādā veidā tu neapzināti baro savus stresa hormonus, kas tev izraisa to dopamīna devu, tā kā iegūt kaut kādu informāciju. Bet iegūstot informāciju, tev nav rezultāti. Ja, tev nav rezultāti, un tad tu atkal sāc apšaubīt sevi, un tu iekrīt tajā aplī. Ja tu patiešām gribi rezultātus, es tev aicinu paņemt mentoru. Ja, paņemt mentoru savā dzīves jomā, kur tu jūti, ka tev vajadzīgi šie rezultāti. Tu beigsi skrolēt, tu beidzot sāksi darīt. Un arī šīs 3 meistarklases, kas pirmā jau notiksies rītdien, mums arī būs par darīšanu. Pietiek informācijas. Mēs sāksim no pieredzes. Un katrs savā unikālajā veidā. Ejam tālāk. Solis numur 8. Mēs bieži vien baidamies. Ja, es jau teicu, ka mēs baidamies kļūdīties, bet katrā mūsu dzīves posmā mūs pavadīs bailes. Un es tevi aicinu viņas sagaidīt. Gaidīt, ka tev būs bail. Bail tas nozīmē, ka tas ir normāli, ka tu ej sasniedz savu kaut kādu nākamo dzīves posmu, kas tev ir tas tavā līmenī, ja, tavā jomā. Un tev ir jājūt bail. Tā ir mūsu sistēma, tā ķermenis reaģē uz jebko jaunu, uz jebko svešu. Tam ir jābūt. Tev ir jāizjūt bailes, bet te ir viena nianse. Neļauj viņām sevi kontrolēt. Un mēs aizejam uz lēmumu, soli numur 1. Ja tev ir lēmums, ka es tagad samazināšu savu svaru, ja, pa 10 kilogramiem, jo es zinu, ka tad es jutīšos pievilcīgāka pati sev, pievilcīgāks pati sev. Es jutīšos labāk, man no tā būs iespējas. Jā, tev var būt bail, jā, tur bail, kā tas ir, ka es tagad kaut ko nomainīšu ēdienkartē. Varbūt tev bail no tā, ka tev sāk sāpēt galva, jo tu atteiksies no cukura. Jā, tas viss būs. Bet tas rezultāts, vai ne? Tas rezultāts, uz ko tu ej, vai paņemsim citu līmeni, piemēram, finanses. Ja, ja tu, piemēram, strādā palīdzošajā jomā, un tu zini, ka tu vēlētos nopelnīt vairāk, palīdzošajā jomā ir tā, jo tu vēlies vairāk nopelnīt, tev jāatrisina dārgākas problēmas. Jā, ir bail iet tajā nākamajā līmenī, bet tas ir ok. Jā, tas ir ok. Tu iemācīsies, tu kaut kur kļūdīsies, bet tu zinās, kāpēc tu to dari. Jā, tu zinās, ka tev patīk būt tādai pievilcīgākai, varbūt tajā zināšanās prasmīgākai. Tu jau esi šajā līmenī jau pietiekami ilgi, un tev vienkārši inerts prasa iet uz priekšu. Jā, un ir bail. Un ir bieži vien arī, kad es strādāju speciālistiem, ir bail kaut vai iziet laivu. Ja? Ir bail, man arī bija bail. Man bija ļoti liels bailes, bet bez pirmā laiva nav otrs laiva, nav trešais laiva, nav ceturtais. Nav šīs prasmes, viņas nevar uzlabot vienkārši tāpat. Ja? Tāpēc ir ok baidīties, bet neļauj viņām kontrolēt. Kontrolēt tevi, kontrolēt tavus lēmumus, tavas rīcības, kuri saskan no tava lēmuma. Ejam uz soli numur 2. Man ļoti šis patīk. Ir sevišķi tad, kad tu dzīvē esi iesprūdusi, tev liekas, ka šitas te nu, man nav iespējams. Man nav laika, man nav naudas, man nav, nu, tur nav baigais darbu saraksts un tā tālāk, kas tev ir.
pajautā sev, kā vieglāk? Hmm, kā es varētu vieglāk? Kā man varētu būt vieglāk tikt galā ar bērniem? Kā man būtu vieglāk būt šajās attiecībās? Kā vieglāk es varu iet cauri saviem darba pienākumiem? Kā vieglāk es varu iet savu ceļu, ceļā uz savu sapņu augumu? Kā vieglāk? Pareizi uzdotie jautājumi noved pie atbildēm, kas maina realitāti. Un manā individuālajā mentoringā man bija kliente, kas tā no mūsu paša sākuma, kā mēs sākām līdz pat beigām, viņai uz datora bija zīmīta, kā vieglāk. Jo mēs mēdzam sarežģīt. Un es esmu sarežģītības karaliene. Es arī esmu sarežģījis. Un bieži vien man šis patērns atkārtojas atkal, un tad es atkal sev pieķeru un domāju, atkal es mēģinu kaut kā sarežģīti risināt. Kā būtu vieglāk? Ja? Kā es varu vieglāk? Jo vienmēr ir vismaz divi risinājumi. Atceries par to. Vienkārši mērķiecīgi meklē. Un iespējams, tavs prāts sākotnēji pretosies. Tāpēc, ka viņš ir ieradis iet šo varbūt grūto ceļu, ja, ar izaicinājumiem, ar problēmām. Bet beigās tā ir tavs lēmums, vai tu tam ļauj iet arī turpināties, vai tu meklē šos veidus. Varbūt tu šodien neatradīsi, un varbūt tu uzreiz neatradīsi, bet jo tu vairāk uzdos šos jautājumus, jo tev vairāk nāks atbildes. Vienkārši izmēģini. Un pēdējais solis, bet noteikti ir vēl soļi, bet tas, ko es saredzu, tādi 10 ļoti, ļoti būtiski soļi, un pēdējais, kā nagliņu uz visiem iepriekšējiem, ir ticība sev, ka tev izdosies. Jo no lēmumu pieņemšanas brīža, no tavas rīcības, tavas attieksmes maiņas, paies laiks. Un šis ir tas būtiskais laiks, kur tu nepazaudē ticību sev, ka tev ir iespējams būt citādā attiecībās, būt citādās attiecībās ar bērniem, ar brāļiem, ar māsām, ar omītēm, mamām, tētiem, kolēģiem, sasniegt to savu finanšu līmeni, dzīvot tajā jaunajā finanšu līmenī, iegūt tās pieredzes, realizāciju, ja, visu to. Un šis būs posms no tā lēmuma, kamēr tev realitāte parādīs, paies kaut kāds laiks. Un es to saucu par to, ka tev ir tajā momentā jātic vairāk tai realitātei, kas top, nevis tā, kas tev ir apkārt. Jo šī brīža realitāte atspoguļojās tev no šī brīža, no tavām iepriekšējām domām, darbībām, pārliecībām. Skaties man iepriekšējo video, kur realitāte ir ilūzija, tur es par to skaidroju vairāk. Ja? Tāpēc tev ir šim posmam, jo tu ne, nešaubīsies, ja? Tev nebūs variants B, tad tā realitāte piepildīsies ātrāk. Tavā ticība vainagosies vienkārši daudz, daudz ātrāk panākumiem. Tu redzēsi, kā reāli tiešām nomainās šis kvantu lauks, un tu pieredzi pilnīgi citu realitāti, vieglāku, tavā izvēlētajā dzīves jomā. Padalies komentārā, lūdzu, kuru soli tu mēģināsi izmēģināt tuvākā laikā, vai arī, ja tev ir vēl kāds skatījums, ko tu esi ieviesis savā ceļā uz vieglāku dzīvi, tad padalies. Jo vieglāka dzīve nenozīmē to, ka tu tagad apsēdies un absolūti neko nedari. Nē, cilvēks ir paredzēts evolūcijai, mums ir jāaug, mums ir visu laiku jāizglītojās, mums ir visu laiku jāevolucionē. Mēs no tā neizbēgsim. Ja? Mūs piespiedīs citādi. Mums tas ir jādara. Vieglāk tas nozīmē to, ka es eju savu dzīvi un baudu ar prieku arī tos izaicinājumus, kas man ir atnākuši, jo viņi man kaut ko māca par mani. Bet es to varu mainīt šādi. Un kā mēs varam mainīt šādi, ar konkrētām praksēm, ar konkrētām rīcībām, jau mēs nirsim iekšā dziļāk rīt, kad būs meistarklašu atklāšana, kur sākās ceļš uz vieglumu.
Es arī aicinu tevi pievienoties. Šīs meistarklases es padarīju maksimāli pieejamas ikvienam. Šīs ir meistarklases, kas manā praksē, manuprāt, ir vispieejamākās arī cenas ziņā. Tāpēc, pat ja tu neties uz tiešsaistēm, tev būs ārkārtīgi noderīgi, ja arī tu esi šajā ceļā. Un nav svarīgi, vai tu esi pārdevēja, vai tu esi palīdzošajā jomā, vai tu esi datorists, vai tu esi mamma, kas audzina bērnus, mm, vai īstenībā jebkura profesija. Ja tu esi atvērta, ieraudzīt, kā savā dzīvē, kā iet savu dzīvi vieglāk un kā izveidot savu dzīvi tādu, kurā tu jūties labi, šis ir tev. Reģistrēšanās links būs zemāk aprakstā, un es tev gaidīšu. Es tev tiešām no sirds gaidīšu. Paldies, ka tu dalīji man savu laiku ar tevi. Ja tev patika šī epizode, noteikti nospied like, ja nospied šo īkšķīti un piesako šim kanālam, jo šis kanāls ir par to, kā tev izveidot tādu dzīvi, kurā tu tiešām jūties labi, vairāk mans mērķis ir izglītot, saprast, ka var būt citādi. Tas jau ir tālāk tavs lēmums, vai tu to pieņem, vai tu to izmēģini, bet es dalos pārsvarā tikai no savas pieredzes, tikai no savu klientu transformācijām, no savas transformācijas, kā tu vari pietuvoties tai dzīvei, kuru tu vēlies. Un noteikti padalies komentārā. Es ļoti gaidīšu tavu komentāru. Priecāšos par to, kā tu ieraugi šo dzīvi, kā tu ieraugi šo dzīvi, kā viņi var dzīvot vieglāk. Un paldies tev! Es tev ļoti mīlu. Un es priecājos, ka tu esi šeit ar mani, ka tu audz kopā ar mani. Un mēs tiksimies vai nu jau meistarklasēs, vai arī nākošajā epizodē. Atā!